Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir apzinājusi 985 Krievijas pilsoņus, kuriem būs jāatstāj Latvijai, jo tie neatbilst jaunajām imigrācijas likuma prasībām. Par to paziņoja pārvaldes vadītāja Maira Roze. Janvāra sākumā PMLP ziņoja, ka 1167 Krievijas pilsoņiem, kur nav izpildījuši imigrācijas likuma grozījumu prasības un kuri bija pieteikušies uzturēšanās atļaujām, lai uzturētos valstī, draud izraidīšana no Latvijas. Roze atzina, ka šis skaitlis joprojām ir aktuāls, taču atkārtotas vēstules ir nosūtītas mazākam skaitam cilvēku, jo par pārējiem pārvaldes rīcībā informācijas nav. Šiem cilvēkiem ir dotas 2 nedēļas, lai atbildētu uz atkārtotajām vēstulēm. Ja uz atkārtotajām vēstulēm nebūs atbildes, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde uz šīm adresēm nosūtīs robežsargus, lai pārliecinātos, ka šis Krievijas pilsonis ir atstājis Latviju. Līdz šim vēl nav izpildīts neviens rīkojums izbraukt no Latvijas. No aptuveni 25 000 Krievijas pilsoņu, uz kuriem attiecas grozījumi imigrācijas likumā, aptuveni 86% ir pieprasījuši jaunas uzturēšanās atļaujas. Vienlaikus Latvijas Satversmes tiesā tiek izskatīta lieta par grozījumu atbilstību Satversmē. Konstitucionālās tiesas lēmums gaidāms februāra vidū, taču, kā norāda politologi, ir tikai laika jautājums, kad lieta nonāks Eiropas cilvēktiesību tiesā. Latvijas valdībai ir izdevies panākt vienošanos par zāļu cenu samazināšanu. Plānots, ka zāļu cenas tiks pietuvinātas Igaunijas un Lietuvas līmenim. Iepriekš veselības ministrs norādīja, ka viena no viņa prioritātēm ir padarīt medikamentus pieejamus valsts iedzīvotājiem, gan izstrādājot zāļu kompensācijas sistēmu un sarakstu, gan pārskatot zāļu cenu veidošanas principus. Plānots arī veikt pētījumu par galvenajām problēmām, kas ietekmē zāļu pieejamību un, pamatojoties uz tā rezultātiem, piedāvāt risinājumus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamo zāļu pieejamību. Jāatzīmē, ka paši farmācijas uzņēmumi aktīvi iebilst pret veselības ministrijas idejām. Tajā pašā laikā Latvijas farmācijas uzņēmumu produkti joprojām ir lētāki nekā mūsu valstī, ne tikai Lietuvā, bet arī tādās valstīs kā Krievija un Baltkrievijas republika. No 5. februāra sakarā ar plānoto rekonstrukciju nodarbosies Ceļu satiksmes drošības direkcijas Daugavpils tehniskās apskates stacijas kravas līnija. Rekonstrukcijas darbi sāksies 5. februārī. Saskaņā ar plānu tos vajadzētu pabeigt mēneša laikā. Tas nozīmē, ka projekts jāīsteno līdz 3. martam ieskaitot. Šajā laikā Daugavpils tehniskās apskates punkts, kas atrodas Kraujas ielā 3A, nesniegs tehniskās apskates pakalpojumus transporta līdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3,5 tonnas, kā arī kravas automobīļiem. Ja transporta līdzekļu tehniskās apskates termiņš beigsies šajā periodā, būs jādodas uz jebkuru citu tehniskās apskates staciju, kurā tiek veikta kravas automobīļu tehniskā apskate. Daugavpilī tuvākās tehniskās apskates stacijas atrodas Jēkabpilī un Rēzeknē. Informācija par to darba laikiem ir pieejama CSDD tīmekļa vietnē. Šogad darbs pie pašvaldības budžeta ļoti sarežģīts. Iemesls tam ir līdzekļu trūkums. Augšdaugavas novada pašvaldība saskars ar to pašu problēmu. Galvenais finanšu dokuments vēl nav pieņemts, taču aktīvi tiek strādāts pie tā izstrādes. Aktuālākais jautājums šodien ir, kādās pozīcijās iespējams ietaupīt naudu. Nekas jau nav mainījies, jo mēs esam, var teikt, naudas ziņā visnabadzīgākā pašvaldība valstī. Naudas ziņā, Pārējais mums ir kā daudz zemes, daudz cilvēku, maz īpašumi kaut kādi ir vispārējais, bet viņi jau nenes mums tik daudz ienākumu, cik gribētos. Tā kā pašais es nevaru aizskiet priekšā un paskatīties, kā viss saliksies, bet pietiekoši liels samazinājums būs tā tālāk. Pēc Arvīda Kucina domām šodien nav runa par darbinieku skaita lielu samazināšanu. Tomēr sociālajai sfērai nāksies savilkt jostu. Daudzas pašvaldības atsakās no vairākiem pabalstiem vai tos ievērojami samazina, taču Augšdaugavas novads nav gatavs spērt šādu soli. Mums sociālā blokā to, ko 2 lietas. Tas brīvprātīgais pieaugums naudas izteiksmē kopā ir kā īpaši liels nav pret pagājušā gada budžetu. Tie obligātie pasākumi sociālā bloka, to, ko valsts nozīmē, kā es jau minēju, jau tie 250–300 tūkstoši, bet DI to, ko mēs pagājušā gadu saņēmām no projekta naudiņas gada griezumā, 950 tūkstoši bija. Un tās ir grupu dzīvokļi, tās ir darbnīcas, tie ir dienas aprūpes centri, kas ir Skrudalienā, Ilūkstē un Višķos. Tur kaut ko vajadzēs mazināt, diemžēl tur neko mēs nevaram izdarīt. No 1. janvāra pašvaldības policijai būtu jābūt visās Latvijas pilsētās un novados. Arī Augšdaugavas novadā šī struktūra tika izveidota, taču pagaidām tikai uz papīra. Tagad ir izsludināts konkurss uz vakanto pašvaldības policijas priekšnieka amatu.
Vadlīnijas jau ir, bet tas, ka kā pilsētā 24/7 strādā, mēs nestrādāsim. Mums vienkārši nav tam līdzekļu. Jo autotransports arī jānopērk, viņa aprīkots ar visām tiem sasaistēm ar valsts policiju un tā tālāk. Nemazāk sāpīgs būs jautājums par reģionālo skolu finansējumu. Ņemot vērā Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto jauno modeli, iespējams, ka dažas izglītības iestādes būs jāslēdz vai jāmaina to status. Citādi tās nesaņems līdzekļus no valsts budžeta un pašvaldībai nebūs naudas to uzturēšanai. Taču visi šie jautājumi vēl ir jāapspriež. Mēneša beigās notiks sanāksmes ar komiteju vadītājiem un deputātiem, kuru ietvaros budžeta veidošanas darba grupa piedāvās savus variantus izdevumu samazināšanai. Vītola fonds ir izsludinājis pieteikšanos 12. klases skolēniem, kuri vēlas kļūt par fonda stipendijātiem. Lai pretendētu uz stipendiju, skolēnam vidējais vērtējums ir jābūt vismaz 7,5 ballēm. Skolēnam jāatbilst arī vienai no šādām prasībām. Kandidāts ir bārenis, vai viņu audzina tikai viens no vecākiem, vai viņš ir bērns no daudzbērnu ģimenes. Tiks ņemti vērā arī sociāli un finansiāli sarežģīti dzīves apstākļi, kā arī skolēna sasniegumi olimpiāžu līmenī. Fonda valde izskatīs pieteikumus, noteiks stipendijātu pretendentus, kur tiks uzaicināti uz interviju. Tikai pēc tam valde pieņems lēmumu par stipendijas piešķiršanu 150 eiro apmērā, kas tiek izmaksāta katru mēnesi mācību gada laikā, no septembra līdz jūnijam. Stipendijāts noslēdz līgumu, kuru var pagarināt. Tāpat 2 reizes gadā iesniedz arī ziņojumu par saviem akadēmiskajiem sasniegumiem. Ja kāds no līguma nosacījumiem netiek izpildīts, stipendija būs jāatmaksā. Fonds pieņem pieteikumus no 12. klases skolēniem no 1. februāra līdz 1. martam. Lai pieteiktos, ir jāizpilda un jāiesniedz tiešsaistes pieteikuma veidlapa vietnē vītolafonds.lv. Elektroniskajai pieteikuma veidlapai jāpievieno šādas dokumentu kopijas: CV, fotogrāfija, 12. klases 1. semestra sekmju izraksta kopija, kurā norādītas 11. klasē iegūtās atzīmes un mācību priekšmetos, viena rekomendācija no skolas direktora, viņa vietnieka, klases audzinātāja vai sociālā darbinieka. Vēl 2 dienas Latvijas iedzīvotājiem ir iespēja izvairīties no papildu sociālajām iemaksām. Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka autora atlīdzību saņēmējiem, kuri nav darba ņēmēji un pašnodarbinātām personām ar maziem ienākumiem, līdz 17. janvārim jāiesniedz deklarācija, ka viņu plānotie ienākumi 1. ceturksnī būs mazāki par 2100 eiro. Pretējā gadījumā viņiem būs jāveic papildu sociālās apdrošināšanas iemaksas. Ja pašnodarbinātais, kurš nav darba ņēmējs un paredz, ka viņa ienākumi no saimnieciskās darbības šogad nesasniegs 2100 eiro ceturksnī, 700 eiro mēnesī, būs iesniedzis vidu izziņu ar šo informāciju, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra minimālās iemaksas neaprēķinās. Iesniegums jāiesniedz uz īpašas veidlapas, kas atrodama vidu e-deklarēšanas sistēmā un kuru aizpildīšanai atliec tikai viens termiņš. VSA minimālās iemaksas aprēķina katra ceturkšņa beigās, un pašnodarbinātie par to saņems informāciju vidu e-deklarēšanas sistēmā. No šā gada 1. februāra Veselības ministrija paaugstinās ikmēneša fiksēto maksājumu ģimenes ārstu praksēm. Grozījumi paredz palielināt ikmēneša fiksēto maksājumu ģimenes ārsta praksei, tai skaitā riska maksājumu no 730 eiro līdz 1000 eiro apmērā mēnesī. Veselības ministrija norāda, ka tiks veikt arī grozījumi starp Nacionālo veselības dienestu un ģimenes ārstiem noslēgtajā līgumā par primāras veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu svītrojot līguma punktu par finansējuma pieprasīšanu ģimenes ārstu aizvietošanai 100% apmērā no ģimenes ārsta 1 mēneša kapitācijas naudas apjoma, lai sekmētu primārās veselības aprūpes pakalpojumu nepārtrauktību 2024. gadam, papildus nepieciešami teju 10 miljoni eiro.